mīļie! Kāpēc man tik ļoti patīk Oriflame? Nu, tāpēc, ka Oriflame man dzīvi izmainīja. Un ne tikai manu, bet daudzu cilvēku dzīves. Es esmu tik daudz stāstu dzirdējis gan ikdienā, gan konferencēs, kā cilvēki stāsta, kā no punktā A ir nokļuvuši daudz labākā punktā tieši pateicoties Oriflame. Mans stāsts bija tāds, ka es pievienojos Oriflame, kad man bija 27 gadi. Man bija 6-gadīgs dēls, mēs dzīvojam divatā un viņa tēvs jau vairs nebija kopā ar mums, un visa atbildība bija man. Es biju augstskolas priekšpēdējā kursā, un man vienmēr alga pietrūka nedēļu pirms algas dienas. Vienmēr. Un tas bija ilgstoši. Un vienmēr bija jāaizņemās. Un vienmēr bija jāknapinās. Vienmēr bija jādomā, ko tu vari tagad nopirkt, ko tu nevari nopirkt. Par sakot, mēs dzīvojām diezgan pieticīgi, jo tā alga bija tik, cik ir. Es strādāju algotu darbu valsts iestādē, un arī droši vien algotu darbu šobrīd strādājot privātā biznesā. Arī jau tā nevar pēkšņi dabūt vairāk algu, ja pastrādā vairāk. Nu jā, un tāda bija mana dzīve, un tad pie manis atnāca Oriflame. Es jau pirmajā nedēļā sāku aktīvi strādāt, un jau sāku ne tikai piedāvāt produktu, bet arī aicināt cilvēkus pievienoties. Kas ir Oriflame forši? Šeit visu iemāca. Man bija mans sponsors, man bija kompānijas atbalsts, kompānijas apmācības, padomi, un tādējādi man nav tikai jāiet speciāli mācīties, jāinvestē laiks un nauda, bet es to visu mācos praksē. Arī tev ir tieši tās pašas iespējas sadzirdēt, saņemt, satvert šo te Oriflame iespēju uzlabot, mainīt savu dzīvi. Tā reāli ir, tā ir tev. Vienīgais aspekts, kāpēc tu vēl pagaidām ar to nenodarbojies, ir tas, ka tu to neesi attiecinājusi uz sevi, tu tam neesi noticējusi. Iespējams, ka ir kādi stereotipi no sabiedrībā vai agrāk redzētā, dzirdētā. Nu, panalizē, pasēdi, paklausies sevī. Un, ja tev patīk skaistumkopšana kā tāda, kosmētika, patīk dažādi šīs te foršās sievišķīgās buņģiņas, krāsas, patīk komunicēt ar cilvēkiem, dalīties ar kaut kādiem labiem padomiem. Nu, tad tev patīk tā satikties ar cilvēkiem. Tad, kāpēc ne? Kāpēc tev neuzsākt, nepamēģināt, kā tas der tev? Kamēr tu to nesāksi, tu arī nezināsi. Jo es tev varu stāstīt daudz ko, un kompānijas biznesa plāns var būt vislabākais pasaulē. Kamēr tu to nesāc pielietot, nesāc tā kā ģert uz sevis, kā tev tas der, tikmēr tu nezini. Un tikmēr tu palaid vējā brīnišķīgi iespēju uzlabot savu dzīvi. Es esmu tik ļoti pateicīga Dievam, ka toreiz manos 27 gados ir mans atnāca Oriflames, un šobrīd pēc 25 gadiem es varu teikt, tā ir kaut kas fantastisks. Es esmu ļoti priecīga un pateicīga par šo notikumu, un tiešām man dzīve ļoti mainījās. Un šobrīd es tā jūtu. Vairākas no jums man ir vaicājušas, vai ir kāda iespēja kādiem palīdzībai, atbalstam, ka gribētu interesētu vairāk un dziļāk un plašāk. Un arī es vairākas redzu no jums, kam tas sirdī patīk. Un tāpēc man kaut kā nāk šī te pārliecība, ka tagad ir īstais laiks tādam biznesa kursam. Ko tas nozīmē? Tātad mēs sanāksim reizi nedēļā kopā, Zoomā, kuru dienu precīzi. Es tāpēc gribu saņemt tavu ziņu, ka tev tas interesētu, jo tad es noskaidrošu, vai ir kāds vakars, kurā tu noteikti nevari. Ja? Un tad es salikšu to domu kopā, tās informāciju kopā, un tad mēs sapratīsim, kas ir vislabākais vakars. Vai nu viens vakars katru nedēļu, vai teiksim kaut kādi 2 vakari, kas pamīšas mainīsies. Ja? Bet tā tad gribu būt maksimāli tā, lai tev ir ērti un labi, maksimāli visiem. Un tāpēc tātad būs viens vakars nedēļā Zoomā, un mēs runāsim par tādām foršām tēmām, kā noveiģu produkti, filosofiju produkti, jo tās ir mūsu galvenās tādas zināšana ietilpīgās sērijas, kas arī klientu piesaista, ja? Nu tā pamatīgi piesaista. Tad mēs runāsim par komunikāciju, kā uzrunāt klientu. Tad mēs runāsim par online, kā runāt, kā darīties, kā veidot plašāk stāstus. Tad mēs runāsim par tiem trakajiem atrunām, iebildumiem un visiem atteikumiem, ja? Ko darīt, kā darīt. Respektīvi tādas foršas tēmas. Tad mēs runāsim, kā uztaisīt mājas ballīti, ādas kopšanas, varbūt kādas citas tēmas, ja? Bet var sakot, mājas
tējas rītu ar mūsu kosmētiku, ja? Varbūt, nezinu, nedēļas nogales vakar, vienalga, ja? Bet var sakot mājas prezentāciju. Nu, lūk, tādas ārkārtīgi foršas, praktiskas, labas tēmas, kas tev noderēs jebkurā gadījumā vienmēr. Un, jā, tā sajūta man ir šobrīd, ka šo kursu vajag tagad, un tāpēc es jau to gribu tiešām iespringt uztaisīt tagad līdz, nu, tagad šī vēl pavasarī, kamēr vēl nav pavisam jau pavasara beigas un vasara. Tad tas būs 7 vai 8 nedēļu kurs, katru reizi cita tēma. Arī forši mājas darbiņi, ko veikt, ko praktizēt, jo tāpēc, ka tā nāk jau tikai caur praksi tās, tāds ieguvums, ja. Nu, lūk, un tāds foršs kurs. Un, jā, un ja tev tas kaut cik necik tomēr uzrunā, tad labāk sadūšojies un atrakst man to ziņu, jo pēdējo reizi šāds kurs bija 2022. Gada pavasarī, tad diezgan daudz laika pagājis. Tas nav tāds ikdienišs, man diezgan daudz laika, enerģijas, domas ir jāieliek, lai es tādu kursu uztaisītu, jo labu kursu, nav runa par šādu tā, bet par ļoti labu kursu, par tiešām par maniem padomiem un praksēm un pieredzi un zināšanām un celšu augšā visādus savus materiālus, lai iedot tev to labāko. Nu, lūk, tātad Oriflame ir tiešām kompānija, kas izmaina dzīves, uzlabo, doda prieku, pārliecību, skaistumu, finansiāls. Jā, un tur runāja par finansēm, jā, vienalga, lai tu aiziet pie ārsta, vajag finanses, lai nopirkt sev skaistu kaut kādu tērpu, vajag finanses, lai aizbraukt ceļojumā, vajag finanses, lai bērnu aizsūtītu uz pulciņu, vajag finanses, lai pati aiziet uz sporta treniņu, vajag finanses, nu visur vajag finanses, jā. Un Oriflame tiešām ir tā vieta, kur tu vari dabūt savus finanses, nu, piemēram, 200 eiro mēnesī klāt. Kāpēc ne? Varbūt tie tev būs 100 eiro, varbūt tie tev būs 500 eiro, bet ja tu nesāksi tagad, tad viņi tev nebūs. Hei, kāpēc ne? Kāpēc ne? Nu, bet pamēģini saproti sajūti, nu, kā tev tā drēbe dara, ja? Kā tev šis Oriflame dara. Un, jā, tātad tas ir tagad. Un pati esmu tiešām iedvesmota un tāda aizrausies par šo te, jo, nu, ir tiešām tā sajūta, ka tieši tagad tas ir vajadzīgs. Un tieši tagad tas ir ļoti, ļoti interesanti daudziem no jums. Un tāpēc izmanto šo iespēju. Kad būs nākamais? Nav ne jausmas, kā tu dzirdēji, iepriekš bija diezgan sen. Jā, nāc pielaik, ko saproti, kā tev Oriflame dara, iemācies, praktizē, un pēc tam kopā brauksim uz Dimanta konferencēm. Labi, čau!